Tad jaunu automobili viennozīmīgi ir grūtāk labot. Jauni grūtāk remontēt, tāpēc, ka tur ir daudz vairāk elektrību un visādi tādas gudrības. Bet vecs, tāpēc, ka šis sarūsē. Jaunu auto ir grūtāk remontēt, tikai nesen sāka ražot, piemēram, un nav tik daudz informācijas. Ar vecu auto jau ir savādāk, vairāk informācijas vienkārši. Jaunajā ir daudz sarežģītākas sistēmas. Vecs ir sarusējis visticamāk, un tas tīri mehāniski rada problēmas, bet, ja mēs runājam par situāciju, kad viss skrūvējās, tad jaunu automobili viennozīmīgi ir grūtāk labot. Jaunam automobilim, tomēr, ja tu esi dīleris servisā, tev ir visa tehniskā informācija, tehniskā literatūra, kā paveikt remontu. Vecākam automobīlim tomēr vienkāršākas sistēmas. Es neteiktu, ka viens ir vieglāks, otrs ir grūtāks. Es teiktu, ka viņi ir dažādi un viņus īstā nevar salīdzināt. Grūtāk remontēt noteikti ir jauna auto, tāpēc, kad ir ļoti daudz informācijas, lai vispār kaut ko atrisinātu. Tāpēc tā informācija ir jāizpēta, jāsaprot, galvenais ir jāsaprot, un tad jau var mēģināt risināt tās problēmas. Tā kā es domāju, ka jauns auto noteikti.